Labdien! Rīt pusē mēs daudz dzirdējām par automātisko tulkošanu. Izskanēja dažādi viedokļi, kā tulkojumi jāuztver pozitīvi, negatīvi, vai viņi ir labi, vai viņi ir slikti. Bet tas galvenais jautājums, kas laikam visus mūs interesē, kāpēc šie tulkojumi ir tādi, kādi viņi ir, un vai ir iespējas mums šos tulkojumus uzlabot, pilnveidot un beigās no tā visi gūt kādu labumu. Iesākumā nedaudz atgriezīšos pie tā, ko jau minēju rīta sesijas runātāji, proti, ka tulkošana patiesībā ir ļoti nepieciešama pašreizējā situācijā, kad mēs dzīvojam daudzvalodē Eiropā, kad ir 24 oficiālās valodas, un ja runā SEF kontekstā, tad nāk klāt vēl 2 valodas, un tie ir juridiski būtu jānodrošina tulkojums starp visām šīm valodām, kas nozīmē aptuveni 500 valodu pāri un visu dokumentu tulkošanu šajos 500 valodu pāros. Un neapšaubāmi tas ir nereāls uzdevums cilvēkam bez palīga līdzekļiem, un tie, kas nodarbojas ar tulkošanu ikdienā, zina, ka biežāk lietotais palīdz līdzeklis ir tulkošanas atmiņas. Proti, datorā tiek uzkrāti teksti, kas vienreiz ir tulkoti, un ja kāds fragments no teksta parādās, nākamo reizi tulkotājs otrais viņu netulko, bet paņem no tulkošanas atmiņas. Taču tulkošanas atmiņās mēs liekam tikai precīzes fragments, un arī šie precīzie fragmenti var tikt aizstāti otrais viņus sastopot tulkošanā. Bet tas neatrisina visas problēmas, jo rodas jauni teksti ar jauniem terminiem, ar vēl iepriekš nesasaptiem teikumiem. Un šajā gadījumā risinājums varētu būt mašīnu tulkošana, bet jautājumi ir 2. Vai tā tiešām var palīdzēt, un kā tad ir ar kvalitāti, par ko jau iepriekš minēja profesors Veisbergs. Un, ja mēs runājam par kvalitāti, tad noteikti mēs visi esam aizdomājušies par to, kāpēc mašīnu tulkotājs nevienmēr piedāvā labu tulkojumu. Un, ja mēs runājam savā dzimtajā valodā vai kādā svešvalodā, ko mēs labi esam iemācījušies, mums patiesībā veidot jaunas teikumus nav nekāda problēma. Savukārt, datoram šis ir ļoti sarežģīts uzdevums, un tam ir vairāk iemesli. Viens no tiem ir, protams, daudznozīmīgi. Jebkurš no mums teikumā spēja atšifrēt daudznozīmīgu vārdu atkarībā no konteksta. Ja runā par teikumu, tad arī citu teikumu sakarā mēs uzreiz atšifrējam šo te kontekstu, bet datoram šāda zināšana nav. Nu, kaut vai ļoti labi zināmā idioma raining cats and dogs. Ja mēs nezinām, ko šis izteiciens nozīmē, tad latviešu valodā mums sanāk līstoši kaķi un suņi. Kaut gan īstenībā runa ir par pamatīgu lietas gāzi, kas latviski tulkojās kā līst kā pa jāņiem. Neapšaubāmi svarīgs nozīme ir arī kultūras bagātībai, jo katrā valodā mēs vienu to pašu lietu sakam savādāk un cenšamies formulēt savādāk. Tās ir zināšanas, ko mēs laika gaitā uzkrājam, bet kuras nav pieejams datoram. No otras puses ir tādas pavisam konkrētas lietas, ko dators var iemācīties. Piemēram, pareizi veidot vārdu formas, locījumu formas vai vārdu secību teikumā, bet tam ir nepieciešams zināšanas. Un par to arī šodienas stāsts, kur mēs šos zināšanas varam iegūt un kā jūs varat palīdzēt šo te latviešu valodas tulkotāju pilnveidot ar jaunām zināšanām. Parasti, kad es runāju ar studentiem, es viņiem jautāju, kā jums šķiet, kad radās ideja par pirmo mašīnu tulku. Un īstenībā ideja par pirmo mašīnu tulku radās vēl pirms pirmā datora parādīšanās jau 30. gados. Un tālāk, līdz ar pirmo datoru parādīšanos, pirmās mašīnu tulkošanas sistēmas tika izveidotas pagājušā gadsimta 50. gados. Tātad mašīnu tulkošanai ir 60 gadu ilga vēsture. Un šajā laikā problēma par daudznozīmību, par vārdu secību, par kā saprast kontekstu, mašīnai vēl ar vienu nav iemācīta. Pakavējoties vēsturē, pirmās mašīnu tulkošanas sistēmas, kas tika veidotas, bija tā saucamās likumos balstītās sistēmas. Uz ekrāna jūs redzat tā saucamo vakvijas tīrīsturu, kas pastāst, kā šīs sistēmas tiek veidotas. Es teicu, pirmās sistēmas tika izveidotas 50. gados, konkrēti 1954. gadā.
1954. gadā tika veikts tā saucamais Georgetowns eksperiments, kad teksti tika tulkot no angļu valodas krievu valodā. Un šajā sistēmā tātad vienkārši vārdi vienā valodā tika aizstāti ar vārdiem otrā valodā. Tā bija tā saucamā tiešā tulkošana. Uzreiz, man liekas, jums būs jautājums, kā tad ir ar daudznozīmīgiem vārdiem. Daudznozīmīgas vārdus šāds sistēmas nevar pārtulkot. Rezultātā laika gaitā cilvēki kļuva gudrāki un šajās tulkošanas sistēmās iestrādāja jaunas zināšanas. Zināšanas par morfoloģiju, zināšanas par sintaksi, zināšanas par semantiku un tika veidotas tā saucamās transfēra sistēmas, kuras, izmantojot likumus, mācīja pārvērst teikumus no vienas valodas otrā valodā. Saila savā prezentācijā arī minēja, ka pirmās sistēmas Eiropas komisijā jau tika izmantotas 70. gados, un šīs sistēmas bija taisni likumos balstītās sistēmas. Problēma ar likumā balstītām sistēmām ir tad, kad mēs runājam par 500 valodu pāriem. 500 valodu pāriem uzkonstruēt šo te visu trīsstūri ir praktiski neiespējami. Un tāpēc, ja mēs runājam par mūsdienu mašīnu tulkošanas sistēmām, mūsdienu mašīnu tulkošanas sistēmas izmanto mašīnu mācīšanos. Tātad tulkojums iemācās no datiem, un to mēs varam salīdzināt ar bērnu. Bērns, kad viņš piedzimst, nemāk nekādu valodu. Viņš katru dienu klausās kontekstā apkārtējos cilvēkus un ar laika gaitā iemācās konkrētus vārdus. Un kas ir pats interesantākais, ja runā par bērnu, viņš iemācās uzreiz arī pareizu vārdu formu, kaut arī viņam neviens nav mācījis, ne morfoloģiju, ne sintaks, bet tā kā viņa rīcībā ir daudz datu, ko viņš ir dzirdējis no saviem vecākiem, viņš no šiem datiem automātiski var iegūt tulkojumu, apgūt savu pirmo valodu. Un atgriežoties atpakaļ pie vēstures, doma par to, ka datus var izmantot, lai apmācītu datoru, kā pareizi tulkot, arī nemaz nav jauna. Ar šo domu pirms gandrīz 60 gadiem nāca klajā Varens Vīvers, kurš teica, ja es ieraugu tekstu man nepazīstamā valodā, es varu iedomāties, ka tas ir nošifrēts. Viss, kas man jāizdomā, ir, kas tas ir par šifru, kā viņu uzlaust, un tulkojums būs rokā. Un šī ir tā pamatīdeja, kas ir realizēta mūsdienu mašīnu tulkošanā. Un tālāk par to mēs runāsim seikāk. Galvenā doma ir tāda, lai jūs aptuveni saprast, kā mašīnu tulks strādā, un otra lieta padomātu, kā valodas resursi, kas ir jūsu rīcībā, varētu palīdzēt tieši latviešu valodas mašīnu tulku pilnveidē. Šis ir pats tehniskākais slaids manā prezentācijā. Mēģināšu pastāstīt īsumā, kā tas strādā mašīnu tulks. Tātad mašīnu tulkam ir vajadzīgi teksti divās valodās, piemēram, latviešu angļu, un no šīs teksta tiek izveidot vārdnīca, kur ir vārdi vienā valodā, piemēram, angļu valodā, un viņam atbilstošie tulkojumi latviešu valodā. Un ir vajadzīgs otrs korpus. Tātad korpus mērķis valodā, uz kurā mēs tulkojam, piemēram, latviešu valodā, un no tā tiek izveidots valodas modelis. Kā es iepriekš teicu, bērns iemācās vārdus un vārdu secību pareizi tikai no tā, ko viņš dzird. Un tas patiesībā ir valodas modelis. Un visbeidzot ir mašīnu tulks, kurš mēģina kombinēt šīs zināšanas no vārdnīcas ar zināšanām no tā, kāda ir pareiza vārdu secība un kā ir locījumi, lai atrastu pašu labāko, tātad argmaks, pašu labāko no visiem tulkojumiem, kas tulkotāju datu bāzē ir uzkrāta. Bet, kā jau es teicu, šis ir pats tehniskākais slaids manā prezentācijā. Tātad, kādi dati ir vajadzīgi mašīnu tulkam? Mašīnu tulkam ir vajadzīgi divi veidi dati. Pirmie ir cilvēku veidietot tulkojumi, un šeit ir piemērs no kādas Eiropas Savienības regulas. Tātad, teikums angļu valodā un pretī teikums latviešu valodā. Teikums angļu valodā un pat teikuma fragments latviešu valodā un tā tālāk un tā joprojām. Tātad viena veida ir šie paralēlie tulkojumi, un otra ir teksta mērķa valodā, valodā, uz kur notiek tulkošana. No vienas puses mēs runājam par to, jo vairāk datu, jo labāk. Bet no otras puses ir svarīgi, ka tie ir piemēroti dati, un tas arī būs tas otrs, par ko es runāšu sīkāk. Un tas sniedz atbildi uz jautājumu, kāpēc dažos gadījumos mašīnu tulks tulko labi, un citos gadījumos tulkojumi nav īsti piemēroti.
Ko tad dators iemācās no datiem? Tātad dators iemācās no datiem 3 dažādas lietas. Pirmais, kā teikumi sastatās savā starpā, tātad kā, teiksim, angļu teikumam take the block, atbilst latviešu valodas teikums paņem klucīti. Vai take the green block, atbilst latviešu valodas teikumu paņem zaļo klucīti un tā. Tā ir viena lieta, ko dators iemācās. Otra lieta ir, kā tulkot vārdus vai vārdu savienojums. Tātad bloku mēs tulkosim kā klucītis, green tulkosim kā zaļš un tā tālāk. Trešā lieta, ko mēs iemācāmies, kādi ir pareizi teikumi tajā valodā, uz kuru mēs tulkojam. Tātad paņem zaļo klucīti būtu labs tulkojums, paņem klucīti zaļo, principā pieļaujams, bet, mēs būtu ļoti pārsteigti, ja mēs viņu sastastu, piemēram, kādā oficiālā dokumentā. Liekas vienkārši, tomēr īstenībā tas nav tik vienkārši, jo, ja mēs runājam par sastatīšanu teikumu līmenī, ir labi, ja vienam teikumam angļu valodā atbilst viens teikums latviešu valodā, kā tas mums ir pirmajā teikumā, taču ir iespējami gadījumi, ka viens teikums angļu valodā attēlojās pa 2 teikumiem latviešu valodā. Arī pretējais gadījums ir iespējams, ka vienam teikumam mērķvaloda atbilst 2 vai 3 teikumu avotu valodā. Vēl sliktāk ir, ja avotu valodas teikumam nav tulkojuma vai mērķvalodas teikumam nav tulkojuma. Bet šīs ir tās visas situācijas, ar ko automatizētai tulkošanai ir jāspēj tikt galā. Un tāds tipisks piemērs, ko daudzās konferencēs rāda, ir šī angļu ķīniešu ēdienkarte. Nezinu, pieņem, ka neviens no klāsiešiem šos hieroglifus nezina. Un tas ir tieši tāpat kā mašīna tulks. Viņam ir tātad simbolu virkne, un no šīs simbolu virknes mašīna tulkam ir jāuzmina nozīme. Parasti vārdu nozīme vai vārdu pārnozīme. Parasti mani studenti uzreiz ierauga, ka šī te kolona ir gandrīz vienāda, un visticamākais tas atbilst vārdam zup. Šajā gadījumā paskatīsimies nedaudz sarežģītāku gadījumu. Ja mēs, piemēram, redzam, ka 3 vietās tekstā ir egg drop, un mēs varam mēģināt uzminēt, kas varētu būt atbilstošais ķīniešu hieroglifs šim te angļu vārdu savienojumam egg drop. Un pirmais, ko mēs redzam, kā viņš visi 3 tulkojās, pirmais, ko mēs redzam, ka šis hieroglifs ir tikai vienā rindiņā. Tātad tas visticamākais nebūs tas, kurš mums ir vajadzīgs. Mēs viņu varam mest ārā. Otrs, mēs redzam, tas, ko es iepriekš rādīju par to zupu. Un ko mēs pamanām, ka tas ir pārāk daudz. Tātad tas arī nebūs īstais. Un viņš ir tajās rindiņās, kur šis egg drop nemaz neparādās. Tātad tas arī nav īstais. Un kas tad mums paliek pāri? Mums paliek pāri šis te simbols. Un tātad visticamākais, ka tas ir arī atbilstošais tulkojums šai te vārdkopai egg drop. Līdzīgi mēs varam paskatīties arī uz Vantonu. Mēs pamanām, ka šajās 3 rindiņās ir viens un tas pats hieroglifs un tā tālāk un tā joprojām. Šādā veidā tātad mēs varam iegūt tulkojumus. Kā jūs saprotat, tad šāda maza vārtnīciņa daudz ko zina par ķīniešu zupām, un es pieņemu, ka iemācoties šo vārtnīciņu ar ķīniešu zupām problēmas tulkotājiem nebūs. Bet viņi nezina neko citu, jo šīs zināšanas nav konkrētajos datos. Un tas, kas nav datos, to mašīna tulks nevar iemācīties. Līdzīgi kā tas ir arī ar cilvēkiem, kā jau es minēju bērnus, un arī mēs apgūstot jaunu valodu, kaut ko zinām un kaut ko nezinām. Un tad jautājums patiesībā ir, vai no vārdu līmenī sastatītiem tekstiem var iemācīties tulkojumus. Un atbilde ir, jā, pavisam vienkārši, ja runa ir par ļoti vienkāršu gadījumu. Un mēs turpināsim spēlēties ar zaļajiem, zilajiem klucīšiem. Uz ļoti vienkāršu un primitīvu piemēru mēģināšu pastāstīt, kā tad dators iemācās šo te vārdu tulkojumu. Tātad, ja mums ir šie teikumi, take the block, paņem klucīti, take the green block, paņem zaļo klucīti un tā tālāk. Un mums jau ir zināms atbilstības, ka teikt tulkojās par paņem, put tulkojās par noliec, artikuls z netiek tulkots. Tad, ko izdara dators? Dators iegūst biežums statistiku. Tātad saskaita, cik reizi mums ir teik mums ir 2 reizes, ne 3 reizes, tātad
teikt, kā paņem, tulkojās 3 reizes. Interesantāks gadījums ir ar klucīti. Ja? Tad klucītis bloks tulkojās kā klucīti 2 reizes, un savukārt vienreiz bloks tulkojās kā klucīša. Ja? Tad mēs arī to piefiksējam, un tā tālāk, un tā joprojām. Un pieņemsim, ka mums tagad ir datoram teikums putzerevd blok, un viņš jāpārtulko latviešu valodā. Ko tad darīs dators? Dators skatīsies šajā te biežuma statistikā un pamanīs. Put, tātad tulkojās par noliec, noliec. Red, tulkojās kā sarkano un sarkanā. Sarkanā ir biežāk sastap. Nu, tad tulkosim kā sarkanā. Nu, loģiski, vai ne? Biežāk sastapām. Klucīti 2 reizes, klucīša 1 reize. Tātad klucīti biežāk, klucīti. Noliec sarkanā klucīti. Nu, gluži kā automātiski mašīna tulks. Tātad tas, kas ir biežāk, to dators paņem no datiem. Kopā tas viss saucās gudrā vārdā tulkošanas modelis, tātad statistikas, kā, cik bieži valodā konkrētais vārds tiek tulkots par vārdu otrā valodā. Ja mēs paskatāmies uz visām alternatīvām, tad tādas ir pavisam 4. Tātad noliec sarkano klucīti, noliec sarkano klucīša, noliec sarkanā klucīti un noliec sarkanā klucīti un klucīša. Un apakšā var redzēt, cik bieži katra alternatīva parādīsies. Un kā jau jūs redzējāt, biežāk kā šī ir noliec sarkanā klucīti. Un neapšaubām mēs ar tādu rezultātu neesam apmierināti. Ko mēs varam darīt? Mēs atceramies, ka mums ir vēl otrs resurs, tas ir monolingvāls korpus tajā valodā, uz kura notiek tulkošana. Un tātad, par ko atbild valodas modelis? Valodas modelis atbild par to, lai izvēlētos starp visiem iespējamiem tulkojumiem piemērotiem. Kā jau jūs redzējāt, visam ir 4 alternatīvas, un ja mēs jautājam valodas modelim, kuras tad ir labās alternatīvas un kuras ir sliktās alternatīvas, tad viņš saka, ka sarkano klucīti ir pieļaujams tulkojums, sarkano klucīšu visticamākais būs nepareizs, sarkanā klucīti arī nav labs tulkojums, un sarkanā klucīša ir atkal labs tulkojums, un to mēs varētu izvēlēties kā gala variantu. Un ja šis sarkano klucīti ir biežāk sastopams nekā sarkanā klucīša, tad mēs tik tiešām iegūstam pareizo tulkojumu. Savukārt, ja mums nepaveiksies un būs otrādi, tad tiks izvēlēts tomēr sarkanā klucīša, kā pareizāk. Noliec sarkanā klucīša, kas tomēr latviešu valodā nav īsti korekts teikums. Tādējādi mašīna tulks izmanto tātad 2 veidu modeļu. Šo te vārnīcas modeli, ko sauc par tulkošanas modeli, un valodas modeli, kas apraksta, kādi ir labi teikumi konkrētajā valodā. Un, kā jūs redzat, tas pārvēršās par to, ko es iepriekš stāstīju. Tātad mēs rēķinām no visām iespējamām varbūtībām pašu ticamāko konkrētajā kontekstā. Kā jūs redzējāt, ar to sarkano klucīti var paveikties un var nepaveikties. Tāpēc pētnieki gājuši daudz tālāk, un mūsdienu mašīnu tulkošanās neizmanto to vārdu pret vārdu tulkošanu, jo šī pieeja nezina nekā par kontekstu, bet izmanto frāzēs balstīto mašīnu tulkošanu, kas ņem vērā kontekstu un, piemēram, gadījumā paņem sarkanā klucīti, vai šis gadījums neiestāsies, ja? Jo šāda vārda frāze sarkanā klucīti, latviešu valodā nav pieļaujams. Tajā vietā, lai veidot vārnīcas no vārdiem, tiek veidots vārnīcas no frāzēm, piemēram, putzerevd square noliec sarkano kvadrātu vai on the square uz kvadrāta. Atgriežoties pie iepriekšējā piemēra, kas šajā gadījumā mainās. Es atļāvos pielikt vēl pāris rindīgas klāt, lai mums sanāk statistika. Tātad, ja mēs ievedam putzerevd square on the green block, tad izmantojot vārdu tulkošanu, mēs iegūtu noliec sarkanā kvadrāta uz zaļo klucīti, kas nevienu īsti neiepriecinātu kā tulkojums, jo mēs atkal esam izvēlējušies biežākos no tulkojumiem. Ja? Put kā noliec, red kā sarkanā, square kā kvadrātu un tā tālāk. Ja? Un tad tulkojums sanāk salīdzinoši slikts. Savukārt, ja mēs vārnīcā liekam nevis vārdus, bet frāzes, piemēram, sarkanais kvadrāts, red square, sarkano kvadrātu, on the green block
uz zaļā klucīša un tā tālāk un tā joprojām, tad, lietojot to pašu metodi, mēs skatāmies uz biežākajām frāzēm. Mēs skatāmies put, tātad put ir kā noliec, mēs tulkojam kā noliec. Šī gadījumā mēs nevis tulkosim red, bet the red square. The red square tulkojās kā sarkano kvadrātu. Un mēs pārtulkojam on the green block uz zaļā klucīša. Un tulkojums iznāk daudz pilnīgāks un daudz precīzāks. Šī gadījumā perfekts, bet reālā dzīvē nevienmēr tā notiek. Tātad, ko mēs no tā varam secināt? Ka pašreiz dominējoši tiek izmantot šī frāzēs balstītā statistiskā tulkošana, kas glabā nevis vārdu pret vārdu tulkojumu, bet jau veselas frāzes, bet līdzīgi kā vārdu pret vārdu tulkojumā izmanto statistiku. Un ja datos biežāk būs pareizā frāze, tad arī tulkojums būs pareizs. Ja datos biežāk būs nepareizā frāze, tad tulkojums būs nepareizs. Šī ir pašreiz, varētu teikt, visplašāk izmantotā tehnoloģija, un kā jūs redzat arī uz slaidā, tad to izmanto gan tāds liels uzņēmumi kā Google un Microsoft, gan arī Latvijā Tilde, un, ja es pareizi saprotu, arī Hugo LV risinājumā ir izmantotas frāzēs balstītā mašīnu tulkošana. Un šī tehnoloģija izmanto Mozus atvērto rīkkopu kā pamatu. Un jā, tātad arī jaunais risinājums, kas pašreiz tiek ieviests Eiropas Savienībā, tātad MTTC izmanto šo te Mozus atvērto rīkkopu. Manas prezentācijas galvenais uzdevums bija pastāstīt, kāpēc tad mums ir vajadzīgi dati. Tātad, ja mums dati ir, un ja dati ir pareizi, mēs varam cerēt uz labu un kvalitatīvu tulkojumu. Ja mums dati nav, vai viņi nav tajā sfērā, kurā mēs vēlamies tulkot, tad tulkojums sanāk tāds, kāds viņš sanāk. Un dati, kas ir nepieciešams, neapšaubām, ir šie paralēlie korpusi, jeb tulkojumi, teksti mērķvalodā, un, ja mēs vēlamies pielāgot savu mašīnu tulkošanas sistēmu kādai konkrētai nozarei vai sfērai, tad konkrētās nozares dati, kas var būt terminoloģiskās, vārnīcas klasifikātori, tezauri, ontoloģijas, nosauktās entitātes, kas ir īpašvārdi, organizācija nosaukumi, valstu nosaukumi un vispārējais, ko mēs mākam nosaukt un kas ir valoda atkarīgi dati. Un jautājums noteikti, kas rodas uzreiz, ir, cik daudz šādus datus vajag. Un uz horizontālās acis ir parādīts 1 miljonu vārdlietojumu, kas ir vajadzīgi labas tulkošanas sistēmas izveidei. Un tulkošanas sistēmas, kāds jau iepriekš minēja, tiek mērītas, kvalitāte tiek mērētas ar tā saucamo Blue mēru. Un laba sistēmai šis Blue mērs noteikti nav mazāks par 40, vēlams virs 50. Tātad, ko mēs redzam, lai mēs dabūtu tādu labu sistēmu, teiksim, nozarei specifiskā tulkošanas sistēmā mums vajag ap 80 miljoniem vārdlietojumu lielu korpusu. Tātad visnotaļ daudz datus. Otrs aspekts, ko es vēlreiz gribētu prezentācijas beigās uzsvērt, ir šī nozars pielāgojamība. Un šeit ir pavisam vienkārši piemērs. Ja mēs būsim apmācījuši savu mašīnu tulku uz daļliteratūras, piemēram, Harry Potter vai kāda cita daļliteratūra, tad kā jums šķiet, kas sanāks, ja mēs mēģināsim tulkot veidlapas? Neko labi mēs tur nevaram gaidīt, jo tas ir pavisam cita nozara, un mašīnu tulks vienkārši šo nozaru nav apgūs, un tāpēc rezultāts sanāks tāds, kāds sanāks. Tāpēc aicinājums, kas noteikti tālāk tiks izvērsts un vairāk izstāstīts, ir šis aicinājums padomāt par tiem valodas resursiem, kas ir publiskā sektora pārziņā vai kāda cita institūcija pārziņā, kas varētu kalpot šī mašīnu tulku uzlabošanai vai pielāgošanai konkrētā nozarei. Man pat gribētos teikt, ka, ja mēs gribam iegūt kvalitatīvu tulkotāju, mums ir jādomā arī par šo pielāgošanu konkrētajai nozarei. Un, ieguvēji būsim mēs visi. Tas būs gan, mēs varēsim izmantot kvalitatīvu mašīnu tulku, gan arī piekļūt datiem, kas ir Eiropas Savienībā citās valodās. Paldies par uzmanību!